Mēs laikam esam ievēlējuši politiķus, kuri neprot lasīt. Tāpēc šodien esmu saģērbies uzticami, lai jūs mani ieklausītos. Stambulas konvencijas 3. pants C definē terminu sociālais dzimums, kas tad tiek pieminēts tālāk šajā dokumentā. Šī termina definīcija attiec tikai uz šo dokumentu un nekādā maģiskā veidā nekļūst par Latvijas valsts pamatvērtību. Tālāk 4. panta kontekstā 3. punkts nosaka, ka vardarbības upurim tiek sniegta palīdzība, neskatoties uz tā cilvēka īpašībām, kā piemēram ādas krāsa, dzimums, valoda un tā tālāk. Principā tas nozīmē, uz palīdzības centru atnāk piekauta sieviete, nedrīkst atteikt tikai tāpēc, ka viņa ir sieviete. Atnāk piekauts vīrietis, nedrīkst atteikt tikai tāpēc, ka viņš ir vīrietis. Atnāk piekauta 80-gadīga sieviete ar tumšu ādas krāsu, kas runā krieviski un kas izskatās puiciski. Nedrīkst atteikt tikai tāpēc, ka viņa ir sieviete, nedrīkst atteikt tikai tāpēc, ka viņai ir tumša ādas krāsa, nedrīkst atteikt tikai tāpēc, ka viņai ir 80 gadu, nedrīkst atteikt tikai tāpēc, ka viņa runā krieviski, nedrīkst atteikt tikai tāpēc, ka viņi izskatās pēc džeka, pat ja šis cilvēks identificējas kā atšķirīgs dzimums no sava bioloģiskā, tāpat nedrīkst atteikt palīdzību. Principā viss, ko šis punkts nosaka, ir, ka jāpalīdz no vardarbības cietušam cilvēkam par spīti tam, ka tev nepatīk šis cilvēks, ka jums nesakrīt ideoloģijas. It kā vajadzētu būt pašsaprotami, bet dažiem trūkst tā kritiskā domāšana. Tad ir 14. pants, punkts numur 1, kas ir par to, ka valstīm ir pienākums iekļaut izglītībā mācību vielu par, atkal garš saraksts, bet tā problēma daudziem ir ar to, ka tur rakstīts tādas dzimuma sociālās lomas, kas nav padarītas par stereotipiem. Principā ieraudzīja vārdu savienojumu dzimumu sociālās lomas un sabijās. Bet ko tas nozīmē? To, ka ir jāiekļauj mācību viela, kas nav tikai sievietes dara šo un vīrieši dara to. Bet arī, piemēram, ka mamma var doties uz darbu, kamēr tētis paliek mājās ar bērniem. Vai sieviete gūst panākumus sportā, vīrietim patīk gatavot ēst. Principā izcelt nedaudz to, ka cilvēki var pildīt dažādas lomas, īpaši attiecībās, lai šīs attiecības labāk strādātu. Tas nestājas pretī tradicionālajām lomām. Tas ļauj veidot dinamiskākas attiecības, kur abi ir apmierināti ar savu lomu. Patīk gatavot ēst, var arī uzņemties to neatkarīgi vai bioloģiski esi sieviete vai vīrietis. Galvenais, ko gribu pateikt, ir, ka tas neliek iekļaut mācību materiālus par, vairāk par 2 dzimumiem vai transpersonām. Tas ir tikai tas, ar ko politiķi jūs biedē. Un viņi uzskata, ka jūs esat pietiekami stulbi, lai paši neizlasītu, vai arī lai interpretētu tieši tā, kā viņi to pasniedz, nevis tā, kā tur ir rakstīts. Varbūt viņiem ir taisnība, bet ja nē, tad 4. 6. novembrī 7:00 vakarā atnāc uz protestu pie Saeimas. Es tevi tur negribu redzēt. Bet nevis tāpēc, ka tu tur neesi, bet tāpat kā pagājušais, mēs esam tik daudz, ka tevi nevar pamanīt. Atnāc pastāvēt uz stundiņu, nenožēlosi, parādi savu nostāju pret šo politiķu stulbajām spēlītēm.